dzirdēju, ka diezgan labi jums sanāca šodien. Jā, šodien mēs bijām arī trenējušies klasikā un praktiski mēs gājām pēc plāna, kurš mums līdz galam varbūt nenostrādā. Šodien bija liela nozīme improvizācijai. Mums bija savas iestrādes pārsvaru pa līderu un tā tālāk, bet mēs kaut kā īstajā mirklī sajūtām ritmu, kad varbūt tas mūsu iestrādātais plāns neiet līdz galam, un mēs aizgājām tādā, kā teikt, improvizācija. Jā, sākam pārbaudīt citas rajonas, sapratām, ka tur ir kaut kāda cita tēma, kas strādā, un kad sajūtām, ka līdaka sāk ņemt, un tas mums izdevās ļoti labi izmantot šo logu, kad bija līdaka atvērusies. Bijām pareizajā vietā, pareizajā laikā. Nevar jau saukt to gluži par veiksmi, ja, tur bija daudz treniņu, bija ieguldīti un tā tālāk, bet jā, viss kārtībā, beigās mums ļoti labi bija. Mēs zinām jūs kā ļoti labu laivu tehnoloģiju ekipāžu, bet kā tad saķērāt tās līdakas šodien? Visas klasikā bija. Visas klasikā? Tikai klasikā, jā. Televizors bija tikai ieslēgts, nezinu, lai paskatīties grunti. Viss. Jā, mēs izmantojam, televizors praktiski ir ieslēgts visu laiku, bet viņu mēs izmantojam, lai izpētītu krastu, kā stāšanos, un tas mums dod papildus priekšstatu par to, kāda ir šī pozīcija, kurā mēs stāvam. Tāpēc, bet viņš ir ieslēgts visu laiku, jā. Bija kāds izteikti labs māneklis, uz ko ķērās? Uz ko ķērām? Mums bija dažādi, ļoti dažādi īstenībā. Vai uz dažādiem mānekļiem? Dažādi mānekļi, jā. Dažādi mānekļi. Lieli vai mazi? Es teiktu, ka vidēji tie paši, ar ko mēs ķeram ikdienā mēra līdekas. Kaspar, bija viegli pārslēgties no laivu tehnoloģijām uz klasiku? Es zinu, ka tu to klasiku tā īpaši iepriekšējos gadus nemīlēji, bet kā ir šobrīd? Jā, patīk īstenībā, jā, ļoti labi. Mums ar Ričārdu, mēs atbraucām treniņos, sajūtām, ka mums tā tēma iet, ka klasika mums iet, un ka jāspiež viņu līdz galam. Un sajūtām, ka jā, ka mums ķerās, un kāpēc mums tur vēl varbūt tās kaut ko eksperimentēt. Principā no pagājušā gada sezonas tad tu esi uzlabojusi gadu laikā savu klasisko, jā, to pozīciju. Viennozīmīgi, jā. Pats esi priecīgs, jā? Jā. Ričārdas, ko tu vari pateikt pāris vārdos, kā tev gāja šodien? Gāja forši. Visforšākais bija, un paldies sievai par rīta maizītēm. Jo iedodot Kasparam to maizīti, viņš nekādīgi nevarēja apēst, jo krita tas līdekas viena pēc otras. Jā, man tā maizīte stāvēja uz galda, uz krēsla kaut kādas, nezinu, vismaz pusstundas. Ja nokošu vienu gabalu, noķeram līdeku, jāmēr, nokošu otru gabalu un tā, beigās viņi stāv un nedabūjam apēst. Komanda Salmo, Gustavs Plūme, Kristaps Kotāns. Pēc neoficiāliem rezultātiem dzirdēju, ka šodien noķērāt visvairāk asaru. Tiešām? Tā bija? Es nezinu. Izstāstiet, kurš noķēra? 60 asaru šodien bija. Nezinām daudz, maz. Likās, ka saķērām, ja kas to lai zina, cik pārējiem. Zinām, ka mūsu komandas biedri ir par nepilniem 200 punktiem vai 200 priekšā. Tā kā pusi asaras pietrūka, lai viņas apdzītu, bet kurā vietā esam, nav nejausmas. Principā tādā kārtīga klasiskā copa šodien, jā? Jā. Mēģinājāt arī lielās zivis, zandat vai līdakas? Jā. 6 metienus. Neķērās. Neķērās, jā. Sapratām, ka nav. Un tomēr, zinot treniņu procesu no rīta, mēs runājām, ka bija diezgan tāds mazs, varētu teikt, jā? Nebijāt bieži treniņos. Tas, ka maz, es domāju, mēs sataustējām to asaru treniņos un cerējām, ka viņš ķersies arī mačos. Ķērās. Pirmā stunda pa nulēm bija, un tad kaut kā viņi atkal sataustējām, un tad pa drusciņiem. Un atbildot uz jautājumu, viņš bija stipri mazāks nekā parasti. Treniņu procesā, jā? Stipri, jā. Stipri mazāk, jā. Pēc tā kā treniņos gāja, likās, ka 10 stundā var saķert. Rēķinājāmies, ka būtu labi 40 dabūt. Sanāca 60. Maksimālais plāns 10 stundā, ar ko rēķinājušies bijām. Kā precīzi izpildījām. Kāda bija lielākais asars šodien, ko noķērāt? Nezinu, 29. Gustavs mērīja. 29, jā. Rītdienas plāns ir skaidrs? Jā. Plānotāji. Mēģināsim ķert. Iztērēt varbūt puslitru benzīnu tikai. Principā te patās, jā, ķersim. Kaut kur bakstīsimies. Tāpat vēl kaut kādas vietas ir, kuras nepārbaudījām šodien. Un ir, kur braukt, ir, kur skatīties un mēģināsim, redzēs. Likās, ka no rīta viņš nav aktīvs no rīta. Varbūt nestāvējām tur, kur vajag. Nezinu, rīta ir agrs starts, nosacīt agrs 7.
vai grūti pateikt. Bet sāksiet ar to pašu asaru. Uz līdekļu nebrauksiet. Es domāju, ka nē. Tā arī treniņos runājām, kad līdekļu neaiztiksim. Mēs treniņos plānojām, ka 1 stundā varētu dabūt, ja iet uz līdekļu. Ar zandartu varbūt līdzīgi vai mazāk. Nolēmām, ka ķersim asaru. Ķersim ar tādu cerību, ka būs mēri. Ir jau tie maziņie daudz. Tur baksties un trāp uz lielāku, visu foršu, dzīve skaista. Pārēj tālāk, ķerās šitādi. Nē, čupa ir 20,7. Tāda, tā kā... Cik izskaitījāt, cik kopā asaras? Bērnu čempionāti būtu vinējuši. Cik asaras noķēra vispār kopumā šodien? Es domāju, ka skaits ir reiz 2 stabili. Pār par 100, ja? Noteikti. Vairāk. Labi asaras top bijusi, ja? Tāda interesanti. Varbūt, ka viņi brīžiem pat ikdienā, ja tā braukt apniktu, bet gribētos kaut ko citu. Bet tā, kad mača režīmā saprot, ka nav varianti raustīties, jāķer tas, kas ķerās. Svarīgs ir katrs zivs. Vitālijs Staņislavs, čau! Labi rezultāti diezgan dzirdēju. Izstāstiet, ko jūs tur saķērāt un kā jums gāja šodien? Vispirms mums bija 2 zandartī. Uz pānā. Pēc tam aizējām uz klasiku. Dabujām kaut kādas 2 zemmēras, 1 mēra. Un pēc tam mums aizgāja 1 metrīgā krūmi. Tu varēsi izgriezt ārā? Jā, mēs ar visu e-pilotu tur iekšā, viņa iznāk ārā no krūmiem un nogriezā augu. Aizgājāt. Tas bija... Garas stāvoklis bija uz leju, jā? Jā. Pēc tam mums nogriezā vēl viena. Pakrutīju pusē. Arī. Un viss aizgāja. Arī atpūtījies. Tas bija vispār bomba. Pēc tam paņemam visas rokas un aizējām. Bet nebija tik liela. Lielas nebija, bija. Mazas arī daudz bija. Sopas un... No rītā 2 zandarti, bet baigi ātri uz līdekām pārslēdzāties. Jūs sapratāt, ka tas zandarts neņem vai nebija tik daudz rūpējuši? Kādu stundiņu mēs pavadījām. Tikai, jā? Tomēr ticība lielāka bija līdekām, jā? Jā, laiks arī bija tāds. Priekš līdekām, jā. Nebija saule, makoņi bija. Salikas tā, ka vajag malcīt uz līdeku. Treniņā arī līdeks ķērāt? Jā, protams. Bija viss arī kārtībā, jā? Jā. Mēģinājām atrast vietus, kur viņas ir. Viss salikas. Principā tā jūs arī vairāk izmantojāt šodien klasisko copi nekā jaunās tehnoloģijas. Jaunās tehnoloģijas, visi akumulātori ir pilnīgi. Tikai 1 stundu no rīta, jā? 1 stunda, jā, varbūt 10%. Un kā asaras ķērās? Asaris bija Priloja. pa vietām. Tur braucam, kā šeit varbūt ir. Labi, 1 otrs un pēc tam vēl 1 uz lielu gumiju. Un šodienas jaudīgākais rezultāts Lucky John, Vitālijs un Staņislavs.